Sveiciens šajā projektā Sarunas ar kakao. Man ir milzīgs prieks, ka tu esi pievienojies šai epizodei. Neaizmirsti uzspiest abonēt šim kanālam un like šim video, lai tu nenokavētu visas pārējās epizodes. Paldies šīs epizodes atbalstītājiem, restorānam Dr. Chef, kur arī šodien mēs atrodamies. Droši nāc ciemos Čaka iela 41. Šīs dienas epizode būs ar Ralfu Gaupštēnu. Runāsim par pieredzi ar mafiju, par cietumu Itālijā un par to, kā atgūties no šādas pieredzes, kur rast motivāciju un iedvesmu turpmākai dzīvei, kā arī par Dubaju un Ralfu podcastu un daudz citām interesantām tēmām. Pirms mēs sākam šo epizodi, ar tevi gribu padalīties, ka 24. augustā es kopā ar Kasparu Zlīdnieku, kuru starp citu man arī ir epizode šajā YouTube kanālā, mēs rīkojam kopīgu retrītu Mind, Body, Spirit, kur mēs kopā gan kustēsimies, gan dzersim kakao, gan elposim, gan baudīsim skaņu terapiju ļoti skaistā vietā, netālu no Dobeles. Šis dienas retrīts ir domāts tev, lai atjaunotos, lai iegūtu enerģiju, lai atbrīvotos no visa liekā, kas tevi tur un bremzē, un ļautu tev iestartēt jaunā dzīves posmā. Čau, Ralf! Čau! Es savu podcastu vienmēr sāku ar vienu to pašu jautājumu, bet par cik arī tev ir savs podcasts. Tad es šoreiz domāju apvienot tavu jautājumu ar savu jautājumu, tādā garākā, filozofiskā jautājumā, un kā arī tu parasti saki, šiem jautājumiem nav nepareizu atbilžu. Tā kā, kas ir Ralfs Gaupšteins un ko tev nozīmē iet savu ceļu? Čau! Paldies tev, ka tu uzaicināji. Prieks būt šeit. Jāatzīst, ka ir neliels stresiņš būt tagad viesa vietā. Kas ir Ralfs Gaupšteins? Es laikam vēl joprojām pieturos pie tā paša, ko es esmu jau noformulējis pāris gadus. Es esmu kaut kāds rīks, kam ir iedots vārds uzvārds, kam ir iedots šis tikais ķermenīts, kas pilda kaut kādu augstāku spēku misiju, caur kuru augstāks spēki kaut ko dara šeit uz zemes. Es esmu tieši tāds pats kā visi citi ar divām rokām, divām kājām. Ne īpašāks, ne arī mazāk īpašs kā cits. Jā, daļa no dievišķā, ja mēs runājam par tādu dvēselisko pusi, par smalko plānu. Ja mēs pieķeramies tādam fiziskajam tēlam, man negribas tagad saukt kaut kādus amatus vai vēl kaut ko, jo tas man nepaskaidro. Šodien es varu būt tas, rīt es varu būt kaut kas cits atkal. Bet iet savu ceļu ir būt autentiskam un ķert to sajūtu, ka tu dari to servisu. Angliski tas būs do your service, tā kā, kad es ikdienā, ka es pildu kaut kādu to pienākumu neuzspiestu no sirds. Un es to ļoti labi jūtu, kad es daru, tāpēc, ka man jāmaksā rēķini, un tāpēc, ka man jāizdzīvo šajā pasaulē, vai kad es daru to, un par to nevar samaksāt un saņemt nekādu pasaules naudu. Tam nevar uzlikt vienādības zīmi naudas izteiksmē, un tas pabaro dvēseli, un tas pabaro sirdi. Abos divos variantos es eju savu ceļu, es uzskatu, jo, diemžēl, mēs dzīvojam tādā dualitātē. Tas laikam būtu tāds. Jā. Mēs varētu ļoti plaši izpausties šeit. Jā, protams, mums katram tas ceļš ir tik individuāls un tik līkločiem bagāts, vai ne? Tad varbūt par cik mēs esam arī iesākuši uz tādu podcastu tēmu. Tad kā tev vispār tas ceļš aizveda līdz savam podkastam? Kas bija tie tavi motivatori? Kāpēc tu vispār gribēji kaut ko tādu veidot? Tikties cilvēkiem, sarunāties par kaut tādām dziļākām tēmām, jo arī tavs podcasts nav tik ļoti par tādu āršķirīgo profesijām, nodarbēm. Lai gan tur arī ir, protams, katrs cilvēks nāk ar to savu pieredzi un savām profesijām un tam līdzīgi, kas ir forši, bet tomēr vienmēr tur ir tāds kaut kāds dziļais daivs arī tajā zemapziņā un mūsu katra tādā dzīves kaut kādā dziļākā pieredzē. Stāsts ir pavisam vienkārši. Nonācu
nereāli trakā depresijā, līdz pilnīgai izdegšanai, līdz pilnīgai pašnāvībai. Uzrakstīju vēstules, pusgadu cīnījos ar depresiju, tādu nopietnu. Tas ir tas pusgads, bija tas periods, kad es sapratu visu. Es esmu uzrakstījis pašnāvības vēstules vecākiem, ģimenei, un es to izdarīšu kādu dienu. Un tas bija tas brīdis, kad es sāku tajā laikā vēl podcastu īsti nebija tāds formāts. Tās bija vienkārši intervijas, tā kā atvērta tipa sarunas un tā tālāk. Un es sapratu to, ka no katras no šīm sarunām es kaut ko varu paņemt, viņas kaut kādā veidā mani maina, kaut kādā veidā transformē manu domāšanu, manu fizisko tēlu un tā tālāk. Un es domāju, ja es tomēr izdzīvošu, un ja es tomēr kādreiz iziešu otrā pusē šai visai situācijai, kas man piemeklēja, tad es noteikti gribu kaut ko tādu arī darīt, jo es redzēju, cik ļoti tas atstāja lielu iespaidu uz mani. Tā varēja būt 2-3 stundu gara saruna, es varēju paņemt vienu teikumu, bet tas man iedeva kaut kādu citu veidu skatījumu uz lietām, uz dzīvi, uz sevi, par būšanu šeit uz pasaules. Un tas bija tas iemesls, kāpēc es arī gribēju par tādām dziļām tēmām, jo tas vienkāršais saturs, viņš ir pieejams mums visur. Drāmas, dzeltenā prese, kas ar ko guļ, kam parādā, kas ko ir atkal piekāvis vai kaut kādas atkal schēmas izspēlējis. Un tāds dziļums mums ir ļoti maz, īpaši latviešu valodā. Un tad, kad es to sāku pirms 3 gadiem, es sapratu, tā ir niša, kur būt. Ne jau tāpēc, es ar podcastu neko neesmu nekad nopelnījis. Fiziski, materiāli. Tad es esmu saticis ļoti daudz foršu cilvēkus, un ļoti daudz cilvēkiem atkal ir iedots kaut kāds tas klikšķis, kāpēc viņi kaut ko dzīvē pamaina vai paskatās uz lietām citādāk. Long story short, es gribētu dot to, ko es ieguvu tajos gados, ejot cauri tai depresijai. Jo tas nebija tikai tas pusgads, tie bija veseli 3 gadi. Pusgads vienkārši bija ļoti liels sāsinājums tam visam. Un tas bija tas galvenais, atdot to nomas maksu, ka es esmu šeit uz pasaules, un es esmu dzīvs, un padalīties ar to. Jā, manuprāt, tas podcasts ir viena no savas misijas pildīšanām, jo arī man bieži vien cilvēki prasa, kāpēc tu to dari, tev tur nekas nekāda ienākuma nenāk, tu tur vēl vairāk no sevis izliec visā tā tapšanā un savu laiku un blā, blā, blā. Bet tad arī es vienmēr saku, ka priekš manis tas ir, ko es iegūstu, ir šīs sarunas un vispār kontakti un cilvēki un šīs pieredzes. Un tas ir tik daudz neatsvaramāk, tik daudz vērtīgāk nekā, ja man kāds samaksās kaut ko 500 eiro. Nu, tas vispār nav par naudu un tas nav par, to nevar nopirkt, kā tu saki. Un, jā, man ir arī līdzīgi, kā tu saki, ka tā ir kaut kāda sava veida tāda misija sajūta, jo tie komentāri reizēm, ko tu saņem, jo es ticu arī tev droši vien ir kaut kāda klusuma brīži, kad tu domā, vai vajag, vai nevajag, kā tur tālāk kaut ko darīt, un tad atrakst tieši kaut kāds viens cilvēks, cik superīga epizode, un tad liekas, šī cilvēka, tas tapa, kaut vai viens cilvēks noklausījās un paņēma, bet tas bija tā vērts, jā. Jo varbūt kāds tas viens bija tā kā tu, vai ne, kuram viss slikti, nu, viņš raksta to vēstuli šobrīd. Un pēkšņi kaut kā visam saliek, kad tur viņš ieiet YouTube'ā un izlec kaut kāds video, kā jau tas notiek mūsu pasaulē, vai ne, sinhronitātes. Absolūti. Viss notiek tā, kā tam jānotiek. Un jāizdzīvo arī tā situācija, tad, kad arī nav labi un nenobloķēt viņu. Bet es tev piekrītu, un zin kā, tas nepabaro ego, tas pabaro to dvēseles pusi, kad tu saproti, kāpēc tu dari lietas. Jā, bet tā domājot, vispār, tad, kad cilvēks ir tādā ļoti depresīvā stāvoklī, kā vispār tu rādi to motivāciju sākt kaut ko darīt? Jo visbiežāk jau tad, kad tu esi tik dziļi tajā kaut kādā punktā, kur tu neredzi to izēju, tad ir grūti vispār spērt kaut kādu soli uz kaut ko. Tu nekam netici, tu nekam neusticies, tu visu noliedz. Es zinu, ka depresija nav tikai par pašnāvību vai par kaut kādām izdegšanām. Es vēl joprojām jūtu, ka man ir depresijas pazīmes, un tas ir normāli. Un viņas īstenībā mums visu dzīvi, es tā domāju, ka ir vienkārši, kas to apzinās un kas ne, jo es arī katru dienu nesmaidu un nepriecājos un neesmu maija saulīte. Vienkārši es to neizrādu, un es tam nedodu, kādā ziņā neizrādu. Ne jau tāpēc, ka man būtu kauns no kaut kā. Es to neizrādu, tāpēc, ka es tam neļauju dzīvot īpaši. Tā kā es to jūtu, es to apliecinu, ir rīti, kad es arī nevaru pamosties.
Bet tad es atceros, kāpēc es to daru. Un tāpēc man vēl joprojām ir disciplīna manam gaļas ķermenītim, 3D tēlam, un disciplīna manam 5D, kā es saku, prātam. Vēl joprojām ir lietas, kuras jādara, kuras es negribu darīt, tad, kad man liekas, ka es esmu pīķī, un kad es esmu pīkā pilnīgākā, man liekas, nevajag, jo tu sāc darīt kaut kādas lietas tikai tad, kad viss ir slikti. Un tad ir grūti piecelties, un es vienkārši zinu, cik ļoti depresīvi viņu veida. Vienu dienu tev var būt uz pasaules malas, un tev liekas, viss ir super. Pagaidi 24 stundas. Citreiz pat stundu, 2. Un es ar karuselim esmu izgājis cauri, un ja tavs jautājums ir, kā atrast tajā visā motivāciju, ja tu nevari sakārtot prātu, tad sāc ar ķermeni, jo prāts sekos ķermenim. Grūti ir sakārtot prātu. Tur ir jābūt. Es pat nezinu, kam es tagad tā domāju, vienkārši kā man bija tajā laikā. Un tas gan bija jau labus gadus atpakaļ. Kaut kāds 17. 18. gads tas ir. Es nezinu, nav tādas vienas formulas. Jā. Noteikti, kad katram ir savādāk, citādāk tā pieeja, kā viņš to dara. Un ar depresiju nav jācīnās. Tas ir galvenais, ko gribu atzīmēt. Ar viņu nav jācīnās. Viņi ir jāpieņem, jo īstenībā es 2 gadus cīnījos, un tad, kad es sapratu, ka 3. gadā es viņai iedevu no sērijas skatuli, es teicu, vai, kur ir, let's go, rādi man, ko tu gribi parādīt, un tad piepeši viņa pazūd. Viņa piepeši vairs negrib neko. Es domāju, ka vismaz es, ko var teikt no savas pieredzes, sākt ar to 3D ķermeņa sakārtošanu, no disciplīna. Izlasīt tik un tik dienā lapas grāmatai. Gribi, negribi, vienkārši ir jādara. Es uztaisīju toreiz vienkārši tādu sarakstiņu uz lapas, kas man jādara. 15 minūšu rīta rosme, augstā duša, 3 reizes dienā, 10 lapas jāizlasa grāmatai, meditācija, jāmēģina kaut kas pajogot, kaut ko, jāuztais vēl viens treniņš, ir piemēram spēka treniņš vai aerobais. Un noteikti seko līdzi, ar ko tu baro savu ķermeni. Un dienas tikko kā tu lietas ķeksīšus, vai tu izdarīsi vai neesi izdarījis, prāts tam sāka sekot, un arī amazing happens. Tajā brīdī kaut kas maģisks notiek. Jā, jo no tādas zinātniskās pieejas tas ir īstenībā, kā mums ir ar savu ķermeni jāstrādā, tā bottom-up pieeja. Jo mūsdienās ir ļoti topā coachi, mindset mentori, kas ir super vērtīgi, bet, kā tu saki, no tās augšas uz leju ir baigi grūti mainīt, sākot ar savu prātu, tur transformēt, jo tās visas emocijas pieredzes, viņas jau dzīvo mūsu ķermenī, un kamēr mēs to neizstrādājam, tas ir tāds visu laiku tāds struggles. Bet, vai šis posms arī bija saistīts kaut kādīgi ar tavu ādažu pingvīnu sākumu? Pastāst varbūt, kas ir. Precīzi, ādažu pingvīni arī ir tas, ko es paņēmu līdzi no savu periodu šītē. Atkal augstais ūdens, tajā laikā Vims Hofs bija zināms, bet nebija tik ļoti kā tagad. Nebija ne viņa aplikācijas, nekas, bija vienkārši YouTube, pat ne viņa veidoti video. Kaut kādi fani vai kaut kādi cilvēki, kas bija sataisījuši tos elpošanas vingrinājumus 15 minūšu, 3x5 minūtēm, ko es arī vienkārši atradu YouTube. Atnāca īstajā brīdī, īstajā laikā, tu sāc vienkārši kaut ko meklēt, pat īsti nemeklēt, tas vienkārši izpētās atnāk, tā kā tu teici. Sāku elpot, augstās dušas, un saprotu to, ka kaut kādā veidā tas mani sāk arī papildināt tomēr uz to gaismas pusi virzīties. Papildināt to procesu, un īstenībā ādažu pingvīni nebija baigais plāns, ka es to darīšu. Tad Latvijā parādījās rūdīšanās skola, jo man tas viss notika Itālijā, kad es dzīvoju Milānā. Latvijā parādījās rūdīšanās skola, un es sapratu to, ka kaut kas uz to pusi arī Latvijā notiek. Un starp citu, ādažu pingvīni ļoti nejauši parādījās manā dzīvē un izveidojās. Es vienkārši iegāju augstā ūdenī, es atceros, tā bija pirmā adventa 19. gadā. Viens draugs man vienkārši uzfilmēja, un tā tas viss aizgāja. Es augšuplādīju Instagramā, vienkārši kā story, un tas aizgāja. Tagad mēs esam jau aktīvi 300 biedri. Tā kā, jā, viss noteikti forši. Un tas arī ir īstenībā tāds, citur par to prasa naudu, es par to naudu neprasu, es ar to dalos, kā to darīt, kā tam tikt pāri. Un ļoti interesanti, jā, kad te atkal ir tā samaksa, ko tu dabūni pretī, saņem pretī.
par to, ka cilvēki maina savu dzīvi, paši mainās, paliek cilvēciskāki, paši atzīst, ka viņi vairs, piemēram, nestrīdas savā starpā ar sievu, ar saviem radiniekiem, ka viņiem tā augstās ūdens terapija arī palīdzējusi tik pāri un ka viņi ir labāki cilvēki. Un tas, ko tu saņem tādos brīžos, atkal, tam nav naudas vienības vispār nekāda izpausmē, tam nav cenu zīme. Un tieši tad arī sākās visa Covid sāga un vispārējais, un tas bija ļoti svētīgi. Un cilvēki tā arī saka, Ādaši pingvīni man palīdzēja pārvarēt Covid periodu, nesaju prātā. Tā kā viss atkal notiek tā, kā tam jānotiek. Es esmu vienkārši rīks, kurš iziet pieredzi smagu, lai pēc tam atdotu. Es vienkārši citādāk nevaru. Bet tas ir tā balva, vai ne, ir kādam jāiziet tas melnais, tas tunelis, lai iznestu tā kā Jēzus to krustu un visiem. Precīzi. Un visi saņem no tās. Tas nenotiek tikai ar tevi dēļ tevis, tas notiek ar tevi dēļ pa lielam tik lielas sabiedrība daļas, ka tu tā kā īstenībā tāds spēcīgs, kā to nosaukt, kurš iet un cīnās par lielu daļu sabiedrības, lai viņai palīdzētu, jo, zin kā, ja tu nebūtu tās pieredzes gājis, tu nekad mūžā nenonāktu līdz kaut kādām tādām atziņām, ka tev to vajag. Absolūti. Un ka tev var dalīties. Jā. Bet tā ir tā misijas sajūta iekšā, kad es vienkārši nevaru nedalīties. Es nedrīkst. Man tāda sajūta ir. Jā, un tu drusku pieskāries tai Itālijai, tai Milānai. Nezinu, vai tu gribi par to runāt, vai droši, absolūti mierīgi. Jo tad, kad es klausījos tavā podkāstā šo te stāstu, es manuprāt raudāju, jo man liekas, tur mijās tā sajūta ar kā tā var, un ar to tā kā netaisnību, kur tad ir tas Dievs, kurš grib mums visiem labu, vai ne? Un tāds kaut kāds, es jūtu tāds emociju virpuls, kur liekas, kā var būt cilvēkam, kurš tik labu gribēdams dara visu kaut ko, kaut mēs te runājam ar visādām lietām, kas it kā notika pēc tam, bet es ticu, ka arī pirms tam pa dzīvi tu esi bijis labsirdīgs, mīlošs cilvēks bez vēlmes nodarīt kādam pāri, un tad tu saņem kaut ko tik drausmīgu, kam tev ir jāiziet cauri, kas tevi pēc tam novada pie visām šīm pieredzēm, kur tu domā par nomiršanu, par depresiju, par pašnāvību un tam līdzīgi. Un man šķiet, ka šis tavs stāsts var kādam ļoti, 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 ļoti šobrīd palīdzēt. Paldies, jā. Man par Itāliju absolūti nav problemātiski runāt. Tas ir bijis, īstenībā es pat jau jūtu, ka tā ir kaut kāda cita dzīve bijusi. Es gribēju teikt, neliekas, ka tas ir kaut kāds jau cits. Ir. Starp citu, tieši tagad augustā būs jau 5 gadi, kas es atpakaļ mājās Latvijā. Jā, tur ir tā lieta, kad nav tā, ka es tur bijis, esmu kādreiz drausmīgs cilvēks, un tagad man tas viss izmainīja uz labo. Vienmēr viss ir bijis ok. Tāds, kāds esmu, tāds vienmēr esmu bijis. Vienīgi tas, ka es vairs neesmu naivs, es vairs neskrienu pakaļ kaut kādām statusam, kaut kādām naudām, kaut kādiem apliecinājumiem, atzīšanai. Tas bija tas, kāpēc es īstenībā tajā visā arī iekūlos, jo es biju, kā es to tagad saku, tāds, skatoties atpakaļ, apjucis, naivs, jauns puika, kuram likās, ka nauda viņu padarīs laimīgu. Par katru cenu esmu gatavs nopelnīt lielas naudas, jo tad man vecāki atzīst, tad man draugi atzīst, tad es būšu foršs, tad man uz vizītkartes būs rakstīts, ka es esmu šitas un tas, un man piederēs īpašumi. Un īstenībā ļoti parasts biznesa darījums, kur tagad atskatoties uz atpakaļ, tik daudz bija īstenībā tie sarkanie karodziņi, kurus vienkārši ignorēja, jo nebija pieredze. Nebija pat vēlme viņus saskatīt. Jo gribējās to apliecinājumu 3D, kad būšu liels un varens, un tur nezinu par mani rakstīs un stāstīs, ka tur jauns cilvēks ir nopelnījis liels naudas un tā tālāk. Un interesanti, kad kā tas viss vispār atgadījās, kā tas viss notika, tajā brīdī gribas teikt, kāpēc ar mani. Ārpēc kāda netaisnība, tajā pašā brīdī, ja es sēdētu mājās uz dīvāna, neko nedarītu, tad arī nekad nekas nebūtu noticis. Mēs pieļāvām kļūdas, es pieļāvu kļūdas par dzīvi, vai tik ļoti nopietnas, kā es dabūju pa dibenu. Nē, absolūti nē, bet vai es pieļāvu kļūdas par dzīvi? Jā, atzīstu.
Bet, paldies Dievam, ka tas viss izvērtās tā, kā tas izvērtās, un es varēju paņemt visu to labāko no tā visa ārā, ka tas neizvērtās tomēr ar mūža ieslodzījumu, ar kaut kādām vēl trakākām, drastiskākiem rezultātiem. Es uzskatu, ka man tas viss beidzās vislabākajā veidā, kādā varēja beigties vispār. Un es tiešām no tā visa paņēmu, es uzskatu visu, ko es varēju. Man tagad, atskatoties atpakaļ, nav sajūta, ka es varēju kaut ko vēl dabūt no tā visā ārā. Vienīgi varbūt tajā laikā vajadzēja bitcoinā ieinvestēt. Tas vienīgais, jo viņš tad maksāja $2000, un man likās, nē, paši kam tur nekas nebūs. Un tas varbūt vienīgais, ko es domāju, vajadzēja. Man tieši bija tik daudz naudas, lai es varētu nopirkt vienu bitcoinu, bet es nenopirku, es ieliku altcoinos. Bet labi, tas tā humoram. Bet vispārējais tādā smalkajā plānā, es pēc 2 mēnešiem izlaidīšu beidzot grāmatu par to visu periodu, kur būs detaļās, kur es esmu absolūti atklāti no brīža, kad man apcietināja, kad es sāku rakstīt savus pierakstus cietumā, lielākajā Itālijas Milānas cietumā, kur man bija apkārt visu kaut kāda veida cilvēki. Mēs nerunājam par mazo huligānismu, mēs runājam par karteļa bosiem, par augsta mēra cilvēkiem un tā tālāk, kuri sāk no pirmās dienas rakstīt uz vienkārši kaut kādām atplēstām lapu daļām ar zīmoli, ko es varēju dabūt tajā brīdī. Savus pierakstus, savus domas līdz pat brīdim, kad es eju cauri tiem 6 mēnešiem, kas ir tie drastiskie mēneši ar visām atklāti ieliktu vēstuli, kāda arī bija atvadu un visu pārējo. Un tieši tagad aizvakar man uzrakstīja man beta lasītāji, kas ir izgājis pilnīgi cauri manu manuskriptam. Viņi teica, es tā kā lasu dzīvē daudz, bet Ralf, šitas bija kaut kas wow. Vai tev nav vēl būt tik atklātam? Tu pilnīgi parādi katru savu mazāko šūniņu, bet man baigi vienalga īstenībā. Tā kā drīzāk man ir tā sajūta, ka es nedrīkstu nedalīties ar to visu. Un es ticu, ka kādam to vajadzēs izlasīt, kāds izlasīs un sapratīs, ka wow, var arī būt šitā. Un es negribu neko mainīt tur. Un es, kad izgāju cauri tam manuskriptam, es neko negribu tur mainīt. Lai arī es vairs tā nedomāju, tagad sēžot siltā divānā, braucot mašīnā, visi kārtībā. Es, protams, vairs tā nedomāju, kā es tur rakstu, bet es gribu atstāt tā, kā ir. Tā iemesla dēļ, lai cilvēks redz un jūt un saprot, ka var būt arī tik traki. Un ka varbūt viņam tas tieši norezonē. Tā kā rezumē, long story short, ļoti labi, ka tas notika ar mani. Es esmu priecīgs, esmu pateicīgs. Bet varbūt tiem, kas nav vispār neko dzirdējuši par šo stāstu, bet atkal neizstāstot visu grāmatu, tu vari lielos vilcienos iziet cauri tam scenārijiem, plus mīnus, kas tad īsti notika, lai cilvēks sajustu to... Pašu esenci, teiksim, tā tajā visā, jā. Jā, neejot detaļās, jo tās detaļas, kas būs interesants, lai lasa grāmatā, es ticu, ka tas būs ļoti interesants un transformējošs, es domāju, arī pieredzes stāsts, bet tādu tos lielu sajūtu pildu. Klasisks stāsts, biznesa darījums, kur tiek, respektīvi, mēs gribam aizņemties lielu naudu, kā izdevumu, lai attīstītu nekustamo īpašumu, jo es nodarbojos nekustamiem īpašumiem, kas vainagojas ar to, ka tā ir krāpniecība, rupi runājot, tas ir metiens, kur mēs pazaudējam pirmo maksas daļu, kas izrādās beigās vainagojas ar to, ka tā ir Itālijas mafija, Itāļu mafija. Tie nav 1-2 cilvēki, ar kuriem mēs esam pusgadu braukājuši šurpu turpu uz Itāliju, runājušies, tas viss ir vienkārši maksimāls viltojums, fakes. Visi dokumenti, kas viņiem ir pat office, ir pop-ups, vienkārši izveidots, notārs ir pop-ups, viss pilnībā ir fakes. Respektīvi, jā, mēs zaudējam naudu un tagad domājam, kā mēs tagad to visu varam kaut kādā veidā atgūt vai kaut kādā veidā vismaz par to cīnīties. Un es neesmu tajā visā viens, man ir dombiedri, kuriem mēs tā kā domājam, kā to visu darīt, kas un ko un kā. Mēs izējam uz advokātu vietējo Milānas, Itālijas, un mēs ar viņu sākam strādāt. Un viņš absolūti dabūna pilnu informāciju, kas ir tie cilvēki, ko viņi dara. Respektīvi, skaidrs, ka tā kriminālā aprinda visiem viss ir saprotams un visiem viss ir vienkārši, ja tu esi augsta ranga advokāts, kurš arī nebija lēts. Nauda tiek tērēta ārprātā daudz, pa labi, pa kreisi, ar ticību, ka tas varētu vienā dienā beigties, un tas vienā dienā beidzas ar to, ka mēs ierodamies Milānā pēc pusgada, teiksim, tāda investigēšana,
saņemt it kā pusi no nozagtās naudas, kur priekšā ir policija, kur mūs arestē. Un, lai ieskicētu tādu kopējo skatu, mēs tiekam, tā kā, es tieku tiesāts, es tiekam tiesāti, pierādījumu mums nav. Viņi ir pirmie, kas ir bļāvuši, teikuši, ka viņiem rekur nāk pakaļ kaut kādi krievi, jo mēs neesam Eiropas pilsoņi, mēs esam krievi vēl joprojām, visai pasaulē palielam. Arī Itālijā mēs esam vēl joprojām krievi, un rekur ir kaut kāda tur organizēta grupa pilnīgi, kura nāk pakaļ mums nabadzīgiem itāļiem pēc naudas, un pēc 72 stundām būdamam lielākajā Milānas cietumā, man paziņo, ka man ir mūžieslodzīts 26 gados. Man nav pilnīgi neviens pierādījums. Viss ir pret mani absolūti. Man tagad nevis jāpierāda, ka viņi nozaga naudu, bet man jāpierāda, ka es neesmu vainīgs. Nevienam vairs neinteresē nozagtā nauda, izkrāptā, nevienam vairs vispār nekas neinteresē. Kad beigās uzzinām procesa laikā, kad arī tas advokāts, ar kuru mēs strādājām, viņš ir uz vienu roku ar viņiem. Un viņš to visu skaisti pusgadu laikā izspēlēja tā, kad lai pagrieztu to visu, ka mēs esam tie sliktie. Kur es pēc tam, protams, to visu izprotu, un es saprotu, kāpēc tas viss tā ir noticis. Skaidrs, ka itāli piesaks. Vēl joprojām mēs esam kaut kādi krievi, no kaut kurienes atbraukuši, no kaut kādas maziņas sūdu Latvijas. Kas jūs vispār esat, ko jūs šeit darat, jūs esat sliktie visi? Tā vienmēr, tā attieksme visus 3 gadus ir tāda. 7 tiesas, 2 gadus es neizēju ārā no 4 sienām, no 40 kvadrātmetriem. Jo sākumā es biju 4 mēnešus Milānas cietumā. Un tad man vecāki panāca ar advokātu palīdzību to, ka es varu iziet mājas arestā. Mājas arests man ir 2 gadus no vietas. Es nezinu, kas notiek, kas vispār man notiks, jo vēl joprojām visu laiku ir tas stāstas process par to, kad būs mūžieslodzīums. Pēc kaut kāda gada, 2 man plus mīnus pamainījās, ka varbūt tie būs 6 gadi. Kā minimums brīvība vispār necaur Alfa aizmirst. Tie būs 6 gadi high security cietumā, kaut kur ārpus Milānas. Līdzīgi kā tas Amerikā notiek. Itālija un Amerikas tieslietu sistēma un cietumi ir ļoti līdzīgi. Tā kā to, ko jūs redzat filmās, tā tas arī notiek. Tāds ir long story short, neiedziļinoties baigās detaļās, kā kas notika, kāpēc. Tas vairāk pēc tam ir grāmatā aprakstīts, ko es izstāstu caur stāstu, kā stāstītājs, caur cilvēku, kurš it kā ir tajā situācijā. Kas ir tā pirmā doma, kas tavā galvā vispār notiek, kad tevi aizved uz to cietumu un tev tagad pasaka, ka viss tā kā? Pirmā doma bija tāda, ka es tam neticu, ka tas vispār man notiek. Tā nevar būt. Viss tiek atrisināsies, es neesmu vainīgs. Nākamā doma, tu sāc mosties tajā cietumā un tu saproti to, ka tu esi kaut kādā filmā nokļuvis. Jo tev pilnīgi apgriež kājām gaisā to pasauli. Absolūti. Pirmkārt, tu neķer tādu realitāti, fizisku, kas vispār notiek. Tu dzīvo pilnīgi kaut kādā tādā jocīgā sapnī, tādā murgā. Un tad tu aprodi, tu pierodi. Pēc 4 mēnešiem aizejot mājas arestā, es nevarēju 2 nedēļas pagulēt mājās, man gribējās atpakaļ uz cietumu. Es jau biju tur atradis dombiedrus, vidi, savus kaut kādus cilvēkus. Es jau biju pierasts pie tās vidas. Un tu nelieto sociālais tīklus, tev nav saskarsme ar ārpasauli. Tu saproti to, ka tu lēnām tā kā sāc jukt prātā. Tu sāc pieņemt, lai izdzīvot tajā cietumā, tu sāc pieņemt, ka tā ir tava vieta. Tā tas tagad būs. Jo atceries, ka es sāku pierast ar to, ka šis būs tagad uz visiem laikiem šādi. Un tu vienkārši sāc man pie tā pierast. Un es aizēju mājas arestā un saprotu to, ka es 2 nedēļas nevarēju padzīvot atkal normālā pasaulē. Es pa logu ārā redzu, ka cilvēki dzīvo, bet es nevaru iziet. Es nevarēju izspērt pat iznest miskast ārā. Jo man uztaisīja Itālijas tieslietu sistēma tādu kā pavēsti, kas esmu sabiedrībai bīstams. Maksimāli, teiksim tā, man viss bija nomaksāts, viss bija izdarīts. Man arī advokāts tā teica, Ralf, piedod, tu šeit necīnies ar tiem 2-3 investoriem, tu šeit cīnies ar plus mīnus 200 cilvēku grupējumu. Viņi ir nomaksājuši visu. Visas tiesas, katru tavu mazāko soli, visus prokurorus. Vienkārši esi stiprs un iztur. Tāda bija viņa atbilde. Tad vienkārši sēdi un saproti, kaut kur jāatrod spēks. Kur tu atradīsi spēku, sev iekšā, nekur citur. Un ko tu darīji to laiku tur, sēžot tajā dzīvoklī? Tas tāds atkal 3 vārdos pateikt. Pa lielam nomiru un piedzimu no jauna. Izgāju cauri veselam procesam.
Reāli, mentāli, es arī grāmatā par to rakstu, ka tur nomira viens Ralfs un piedzima cits Ralfs. Bet tad runājot par tādām šī laika lietām, ka tagad ir populāras manifestācijas, mums domas spēks ir šīs lietas, kad mēs piesaistam visu savā dzīvē. Un tu esi par to domājis, kāpēc tas notika? Nu, vai tu pats to radīji, vai tu gāji kaut kādā destruktīvā paternā, vai tas bija varbūt saistīts ar to visu to tavu ego vēlmi nopelnīt un iegūt? Jā, savā ziņā es esmu to skaties atpakaļ un domājis, ka ne tikai tā lieta sakrita, bet kaut kādā ziņā es gāju uz to ar savām dzīves izvēlēm, galvenokārt ar savu domāšanu, ko es turēju starp ausīm. Es kaut kā gāju uz to visu lēnā garā, tā kā ne jau tur tagad būs slikts pārkāpt likumu vai vēl kaut ko, bet tas ego gāja pa virsu visam kaut kādā ziņā, kaut kur es necienīju cilvēkus, citus apkārt, savās izvēlēs, domās savās, augstprātība. Kaut kādā veidā tas viss gāja uz to. Un, ja mēs neveicam kaut kādas izvēles, tad dzīvi piespiedīs viņas veikt. Un tagad, skatoties atpakaļ, man jau bija visādas traumas, fiziskas, no sporta, viss kaut kas, kas jau liecināja, Ralf, mosties, šitā turpināt nevar, tev ir jāmostās, draudziņi. Man jau visums īstenībā jau klauvēja, bet es jau tā nesapratu. Un tad bija jānotiek kaut kam tādam ļoti graujošam, lai tas viss attīstītos kaut kur citur. Bet īstenībā ļoti reti, kad no tādām pieredzēm iznāk ārā ar kaut ko normālu. Cietumā cilvēki paliek vēl ļaunāki, viņi apmāca viens otru, tur neviens nestāsta par manifestācijām, tur neviens nestāsta par krāsojumām grāmatām, par čakrām, par krāsiņām un vēl kaut ko. Tur cilvēki apvienojas un īstenībā izdara vēl lielākus noziegumus. Par tiem cilvēkiem, kuriem es pavadīju laiku kopā, arī man pat tajā laikā, 26-gadīgam, 27-gadīgam cilvēkam, tas bija ļoti liels pārbaudījums neiekrist tajā, ko viņi piedāvā. Jo man jau gribējās lielas naudas, apliecināt savu egoismu, cik es esmu liels un varens, saskatījies krustēvu visādas filmas un vēl kaut ko. Kas, starp citu, mums ļoti daudz, es redzu jauniešiem, liekas, ka baigi forši ir būt tam tough guy. Bet te, ka tev ir jānes atbildība būt tough guyam. Cietumā viņi vakaros raud. Lielie narkobaroni iet gulēt un bučo dievu bildīt un raud. Bet mums filmās parāda visus Eskobars un visus, cik viņi ir lieli un vareni. Tāda gluži nav realitāte. Tad, kad jānes atbildība, arī viņi raud tajās metāla gultās. Tas arī man bija labs tāds mans dzīves pārbaudījums, kur man teica Ralf, Albāņu mafija, piemēram, grupējums. Ralf, tu esi jauns čalis, gudrs, viss kārtībā ar izglītību, viss forši. Tev smadzenes strādā, nāc ar mums 200,000 mēnesī pelnīs. Nāc, un tu tāds, zini, kā tāds sēdi 26 gadīs, tāds nenobriedis naivs, un tev liekas, forši izklausās labi. Bet tu jūti, ka iekšā nav tas tavs aicinājums. Tu jūti, ka tev iekšā klauvē dvēsele un saka, ne uz to pusi, nevajag ieklausies, būs labi. Tev vienkārši jādabūna pa dupsi, tev ir jāsaprot lietas dzīvē, bet neuzturēm, nevajag. Tas tāds labs pārbaudījums bija. Jā, var ieslēgties tas pretrebelisms, kad gribas vēl, tur viņiem visiem pierādīšu. Jā, es atriepšos, galvenais, es atriepšos. Visiem ir iekšā tas, ka atriepšos sabiedrībai, atriepšos kaut kam, atriepšos pāri darītājiem. Man nevienā brīdī nebija sajūta, ka es gribu atriepties vēl joprojām. Es viņiem tieši novēlu visu to labāko, lai viņiem izdodās. Viņi izdarīja man ļoti lielu pakalpojumu. Tas nebija viegli. Manai ģimenei nebija viegli, bet interesanti ir tas, ka es atgriezos no visu savu šī, kā es saucu, trimda, no sava tempļa. Es biju aizbraucis, ja citi brauc uz Indiju, es aizbraucu uz Itāliju, ja citiem ir templis, man bija 4 sienās viens dzīvoklis. Tad es atbraucu no savu tempļa. Interesanti, kad visi kā viens draugi, ģimene, visi saka, paldies par tādu pieredzi, jo tas arī mūs mainīja. Tas nav tikai tavs stāsts, tas ir mūsu visu kopējs stāsts. Mēs redzējām, kā var būt, kā var notikt un kas var iznākt otrā pusē ārā. Un nevienmēr tā notiek. Jā, bet īstenībā man liekas, ka vienmēr tā transformācija notiek ar citiem, kā tu saki, ar tiem, kas ir tev apkārt. Jo es jau šeit podkāstā esmu arī dalījusies, ka mana bērna tēvam bija šī gandrīz nāves pieredze, kur arī viņš gandrīz nomira.
faktiski nomira uz tām pāris minūtēm. Un arī viņš pēc tam saka, kas tam man bija ritīgs miers, man jau viss bija labi, mēs visi apkārt tur pusmiruši stresā staigājam un domājam, kā tagad dzīvo tālāk un kas tagad būs. Un tas ir tas tāds, kad īstenībā, ko bieži vien cilvēki varbūt neaizdomājas līdz galam, kad, protams, ir grūts tas posms, vai ne, kam tev ir jāiet cauri kaut kādas situācijas, kaut kādas dzīves pieredzes, bet kad īstenībā tas kaut kur arī ir drusku tāds egoistisks lēmums, pieņemsim, padoties, jo tev jau viss būs labi, no sērijas, tev dvēseli turpinās dzīvot, varbūt tev tur nākamajās dzīvēs tas būs vēl jāatmaksā tiem, kas tam tic, bet visi pārējie, tīpaši jau vecāki un ģimene un tie tuvākie, kas paliek, kas ar viņiem pēc tam notiks, par to atkal tu neuzņemies kādu atbildību. Un to pieredzes arī izgāju, jo tajā brīdī, kad man bija ļoti liela tā depresija, un es sapratu to, ka viss tas ir viens dienas jautājums, kaut kad tas būs, tu ej gulēt un mosties ar domu, visu šodien ir pēdējā diena. Paralēli Latvijā mans labākais draugs izdarīja pašnāvību. Un tajā brīdī es visus savus tos muļķīgos pierakstus saplēsu un izmetu miskastē, jo es redzēju no malas, tas varēja būt es. Es redzēju, kā tas ir, ka tu nodod pašnāvību tālāk. Viņa nebeidzās ar tevi, tu viņu nodod tālāk saviem tuviniekiem. Mammai, tētim, kuri vēl joprojām cīnās un vēl joprojām mēģina būt šeit klātesoši ar visām tām traumām, ko viņi ir dabūjuši pēc viņa izvēles. Var teikt, ka viņš bija egoists, var teikt, ka vēl kaut ko es ļoti labi izprotu, jo es zinu, kā tas ir, ka tu esi burtiski aizas malā. Es uzrakstīju vēstules, viņš nolec. Un tas arī ļoti man ietekmēja, ļoti es atvēru acis, absolūti. Tas bija lielākais mans pavērsiens, kāpēc es sapratu, ka viss, Ralf, šitas neies tālāk. Tu nedrīkst tā darīt. Tu vienkārši redzēji, kā tas ir no malas. Es uz viņu bērēm nevarēju aizbraukt, tāpēc, ka, protams, nedēļa Milānas tiesa tādu iespēju, ka es tagad drīkstu kaut kur doties. Un sanāca tā, ka es mājās biju tieši gadu pēc tam. Tieši uz viņa dzimšanas dienu, plus mīnus sanāca atlidot, ka man tas visa mana sāga beidzās. Un tad tu tā stāv pie viņa kapa un tu saproti, ka tu stāv pie savu kapa. Un tu saproti, es tur varēju būt. Kurš pirmais? Es vai viņš? Tā kā runājot arī par nāves pieredzi, man ir bijusi kliniskā nāve, ka es biju 1 gadu vecs. Es esmu nomiris vienreiz jau. To es atceros arī kaut kad teici. Jā, tā kā man bija kliniskā nāve, es vienkārši ar mammu gulēju diendusu, man bija temperatūra ne no kā. Un atkal es ticu, ka dzīvē viss notiek tā, kā tam jānotiek. Gan jau, ka tur arī bija iemesls, kāpēc. Un māma vienkārši saka, ka, protams, es neko neatceros, un māma saka vienkārši, ka viņa dzird, ka vairs neelpoja. Absolūti, pilnīgi netīšām blakus dzīvoklī ir mājās ieradusies, man kaimiņos dzīvoja medmāsa. Viņa ieradusies mājās, tāpēc, ka viņai tur ir savi iemesli, bet viņai nav jābūt īstenībā, bet atkal sakritība, jā. Un viņi man tur mēģina elpināt un visā citā tur atdzīvināt un tā tālāk. Viņi paziņo mammai, ka dēls ir miris. Pēc 11 minūtēm es pats no sevis sāku elpot. Viņi uzreiz pateica, tas tā kā nebūs viss ok, tur būs vai dārzenis vai mentāls problēmas, fizisks problēmas. Kaut kas būs, jo tik ilgi cilvēks nevar būt bezsamaņā. Tā kā, kaut kā sāku elpot, te es esmu, it kā ar 2 rokām, 2 kājām, it kā viss ir kārtībā. Strādā. Un arī atkal, cik ļoti mainīt cilvēkiem apkārt tā mana pieredze, šī tā nomiršanas nāves, kā viņi pareizi tur formulē, es pat nezinu, bet... Bet es domāju par to, kāpēc ir cilvēki, kas var izdarīt to soli, to pašnāvības lēmumu, un citi, kas vienkārši nevar. Viņi domā, viņi grib, viņi par to tur runā, un vai... nezinu, raksta tur tās visas vēstules, bet nespēja vienkārši sev nodarīt to soli. Vai tas ir kaut kāds tas dvēseles dziļākais, kaut kāds tas, tā kaut kāda iekšējā sajūta, kas saka, nē, vai tā ir kaut kāda sava veida gļēvulība, ka tu tomēr... Labs jautājums, ir ļoti grūti komentēt. Es par to esmu aizdomājies, kāpēc kāds izdara un kāds nē. Trakākais ir tas, ka īstenībā pēc statistikas tie, kas dara, neizdara pirmo. Neizdara pirmo. Starp citu, ļoti reti, kad izdara pirmo. Ļoti reti. Un tas ir labs jautājums, kāpēc tas tā ir. Ļoti iespējams, ka varbūt
tā dvēsele kaut kā izklauvējās. Kurš to lai zina? Varbūt tā bija viņa tāda dzīves misija. Es runāju par to savu čomu. Es nezinu, man nav nejausmas, jo viņš ļoti daudz arī mainīja cilvēks apkārt ar savu aiziešanu. Filozofēt var daudz un dikti, tas ir labs jautājums, kā ir īstenībā. Absolūti nav nejausmas. Skaidrs ir tas, ka to izdara cilvēki, kuri par to nerunā. Jā. To izdara cilvēki, kuri klusē ūdeņi. Nekad nebūtu domājis, kad viņš to varētu izdarīt. Nekad viņš to arī neteica. Un to izdara cilvēki, kuri ir visklusākie ūdeņi. No tiem visvairāk jābaidās dzīvē. Nevis tas, kurš ir viskaļākais istabā, bet tas, kurš ir visklusākais. Jo tas ir tāds deep water, dziļš ūdens visticamāk. Bet kāpēc es to saku? Tagad es to tā smejoties runāju, bet es ar to neesmu nekad tā publiski dalījusies, bet arī man pusauģu vecumos bija tās domas, ka viss ir jāmirst, ir jātaisa pašnāvība. Un man tur bija pāris veidi, kā es biju izplānojis, kā es to darīšu. Bet tie bija tik amizanti veidi, kur es sapratu, tagad skatoties atpakaļ, ka es vienkārši nebiju spējīga sev nodarīt pāri, ka tā sāpe ir sāpīga, viņa ir liela, bet tā iekšējā tā sajūta arī es vakardien bija Instagramā laiva un es stāstīju vispār par tādu dzīvi, par tādu savu dzīves kaut kādu ceļu. Un ko es esmu sapratusi, ka es vienkārši esmu no tiem cilvēkiem, kas ilgi sev nevar likt ciest. Vienalga, vai, pieņemsim, es daru darbu, kas man riebis, es saprotu, ka man šitas rītīgi besī, man ir sajūta, ka es mirstu, jo es daru kaut ko, kas man riebis, un man ir jādabū sevi laukā. Bet ir cilvēki, kas var tajās ciešanās dzīvot gadiem. Viņi kopā ar cilvēkiem, kas viņus sit tur un vēl nezinu, ko dara. Viņi dara lietas, kas viņiem besī, viņi ir visādos tur apstākļos, kas ir reāli vardarbīgi, spiedoši un visādi. Bet viņi tur ir, un viņi nevar spērt to soli uz kaut kādām pārmaiņām. Vienalga, vai tā ir reāli pārmaiņas uz labu, vai tad tur pārmaiņas pavisam vai ne. Bet viņi vienkārši nespēja to soli spērt. Bet es atkal esmu no tiem cilvēkiem, kas nevar izturēt tās ciešanas. Un arī ar to man tie piemēri bija amizanti, ka es atceros kaut kādos 14 vai 15 gados izdomāju, tur sēdīšos tādas tabletes. Un, protams, ko es tur zinu, kaut kādas ibumetīnas vai ne, kas tur, un it kā pakluso tur kaut ko un aizēju gulēt, un tur es nezinu, cik es tur nedaudz apēdu. Un es no rīta pamostos, un man tētis ir pirmo reizi brokastis sataisījis, ir maizes viests un tabletes uz maizēm. Un es nezinu, kā viņš to zināja un redzēja, bet, protams, es esmu pamodusies no rīta, domāju, bāc, pamodos. Tā kā un viss šis, un loģiski, kad apēdot tur 5 ibumetīnas vai 7, un nekas ar tiem nenotiks. Bet tā mana motivācija jau bija, bet atkal ne tik liela, lai... Tad es citreiz sev uzdot to jautājumu, vai tā ir tā mana dvēsele, kura saprot, ka pamuļķojies, tev tur uznāk kaut kādas tur vai ne savi, padari kaut ko tur, bet tas nav kaut kāds, laikam tā sāpe varbūt nav kaut kāda. Es īstenībā nezinu, kāda ir tā atbilde, bet jā. Labi, ka var pamuļķoties, bet ko es saklausīju tavā stāstā, kur ir atslēgas vārds, tētis uztaisīja nākamā rītā pirmo reizi brokastis. Jā. Un cik tas ir skaisti. Iedomājies, ka tu nebūtu to piedzīvojusi. Jā. Ka tu būtu tiešām apēdus tās tabletes, kuras nav ibumetīnas, un tu neredzētu šo pieredzi nepiedzīvot. Es domāju, ka tur ir tā atbilde, kur tev ļoti labi dzīve parādīja, pamuļķojies, bet skaties, ko tu vari pazaudēt. Un jo man bija līdzīgi, tad, kad es to domāju, ka ir jādara viss, un es jau biju tam tuvu, es par to vairāk grāmatā aprakstu detaļās, bet arī pēc tam seko tādi dzīves, tādi brīži, burtiski pusstundas laikā, 5 minūšu laikā, kur man tēvs piezvana un vienkārši no kā pasaka, es tev mīlu, un man ģimenē vienmēr ir bijusi mīlestība, viss ok, bet mēs neesam to tā apliecinājuši. Un viņš sāk stāstīt par visādām lietām, tādām dvēseliskām, un tev liekas, wow, pirmkārt mans teica kaut ko tādu saka, un tieši tagad to saka, un tu saproti, ok, tajā brīdī tu to nesaproti. Tagad pēc tam skatoties uz atpakaļ, tā saproti, tie dzīves lielie momenti, kur tu saproti, ja es būtu atņēmis savu dzīvību, es to nebūtu piedzīvojis. Varbūt es to skatītos no malas, jau kā miris, kā dvēsele, un man dzīve vienkārši parādīja, tu redzi, tu sačakarēji visu. Tu visu sačakarēji, tu varēji šādi bet tu to neredzēji. Un tie brīži, kuri liekas, ka bišķiņ ir bail. Un tā.
Nedaudz pastāstīšu tev par retrītu, kas top 24. augustā kopā ar Kasparu Slīdni. Retrītu mēs atvērsim ar raw kakao, jeb ceremoniālo kakao baudīšanu, kas iedos mums enerģiju visai dienai, ļaus mums savienoties ar savu sirdi un atvērs mūsu prātus šai pieredzei, visam, kas nāk, visam, kas mūs gaida. Pēc tam Kaspars mūs vedīs tādā nelielā sportiskā meistarklasē, kur viņš mums parādīs dažādus vingrinājumus, novadīs tādu kā sporta nodarbību, kur mēs iekustināsim savu ķermeni, visas savas sistēmas, limfu, asinsriti, lai enerģija jau plūstu, cirkulētu. Pēc tam mums būs neliela pauze, kur mēs varēsim baudīt skaisto dabu Agnī retrīta vietā, netālu no Dobeles. Un pēc tam mēs pāriesim pie dziļās transformatīvās elpošanas sesijas, kuru vadīšu es. Šī sesija palīdz tev pieskarties saviem zemapziņas slāņiem, pacelt augšā visas emocijas, ko tu esi sevī noglabājis jau ilgi. Ja tu jūti, ka tavā dzīvē kaut kas neiet uz priekšu, tev ir konstants stress, nogurums, trauksme, nervozitāte, tu esi viegli aizkaitināms vai gluži vienkārši tu nejūties piepildīts, tad šis retrīts būs tieši tev. Un retrītu mēs nobeigsim ar skaņu terapiju, ko vadīs Inga, šīs retrīta vietas mamma jeb radītāja. Ja tev interesē vairāk info par šo retrītu, visi linki ir aprakstā. Pasteidzies, vietu skaits ierobežots. Tiekamies! Labi, beigsim šo smago tēmu. Tas kārtībā. Bet viņa ir tāda ļoti svarīga. Tu esi dzīvs, tu esi vesels, tu esi izgājis cauri šai milzīgai transformācijai, lai pēc tam iedvesmotu daudz citus un spīdētu ar savu gaismu tālāk. Zini, kā parasti jau ir tie stāsti, kas pēc tam cilvēkiem palīdz tikt cauri tiem posmiem. Tā kā tu esi nogājis tā varoņa ceļu, lai citi pēc tam spētu tevi ieklausīties. Bet tagad tu visu kaut ko dari citu. Tu nesen biji Dubajā uz ilgāku laiku apmācības. Varbūt pastāstīji, kas ar tevi notika Dubajā, ko tur darīji, vispār tev pieredzi par Dubaju, jo tā arī nav tāda valsts, kur visi katru dienu brauc. Vēl joprojām nekustamību īpašumi. Man daudz cilvēku prasa, pēc tās pieredzes, kas tev ar tevi notika, tu vēl joprojām vari. Es saku, bet, protams, problēma nav valstī. Man patīk Itālija, man patīk itāļi, man patīk itāļu ēdiens, mūzika. Katrā teiksim, tā sabiedrībā ir tie foršie un ne tie foršie cilvēki. Arī latvieši visi nav forši, un tas ir normāli. Un Dubai ir tā iemesla dēļ, kad es pēdējos 3 gadus esmu īpaši iedziļinājies nekustamajos īpašumos, gan pašu būvējam, gan attīstam un tā tālāk. Pilnīgi cits līmenis ir un kā attīstītājam, kā investoram. Un Dubai vienkārši ir vieta, jo es sapratu, ka tā Latvija viņi ir tik, cik viņi ir. Diemžēl mums tas tirgus ir tik, cik viņš ir. Diemžēl tās regulas ir tik, cik viņas ir, un viņas ir tādas, kādas viņas ir. Nav viņas ļoti labvēlīgas uzņēmējiem un biznesmenim. Un diemžēl mums Latvijā ir tik daudz klientu, cik viņi ir. Un vienkārši vienā brīdī, tas jau bija pirms gada, es jūtu, kad ir kaut kāds sasniegti griesti, un es esmu pārāk lielā komfortā. Un tas jau ir signāls, ko es jau sapratu esmu no iepriekšējām pieredzēm savā dzīvē. Ja tu nekustēsies, Ralf, tad dzīve atkal izdarīs tā, lai tu kusties. Nesēd uz vietas. Tev vēl nav tik daudz gadu, lai tu sēdot komfortā. Drusku bail, ne? Un tu jūti, ka jau tev signalizē, jau kaut kas aizmugurē, jau klauvens saka, dodies tālāk. Tas nenozīmē, ka tev jāpamet visu, ko tas izdarīs, jo savu veidu impērija ir uzbūvēta pēdējos 5 gados, ir īpaši 3, un kā pilnīgi citam Ralfam. Un tu jūti, ka tev sāk klauvēt jau tas visums un saka, kusties draudziņi. Un ne no kurienes tev LinkedInā uzraksta headhunters Dubajā, kad hei, mēs meklējam tādu un tādu cilvēku, kurš vadīs tādu un tādu portfolio un darīs to un šito. Un tev liekas, wow, es esmu arī interesants tai pasaulē, arī tiem cilvēkiem, tādiem uzņēmumiem. Viņi pat nekad nav mani satikuši, viņi pat nezina, kas es esmu, vienkārši tīri digitāli paskatoties pieredzi. Un tas bija pirmais jau signāls.
Un es sāku, protams, kamēr tas tam visam nobried un tā tālāk, pagāja pusgads, pat bišķiņ vairāk. Pagājušā gada novembrī es pieņēmu lēmumu, ka jāizbrauc paskatīties, vai vispār tas ir tas, ko es gribu. Vai tas nav kaut kāda tā Ralfa iekšējā daļa vecā, kura bišķiņ grib apliecināt ego un bišķiņ grib varbūt tajā biznesa pasaulē iekļūt, vai tik tas nav kaut kāds kārdinājums. Tā sāc skatīties bišķiņ tā kā, tā divējādi uz to visu. Pamēģināju. Novembrī sapratu, ka man patīk tā vieta, man patīk tas tā vide. Jā, viņā nav dvēseles, tā nav vieta, kur es redzu, ka es tur tagad nākotnes bērns audzināšu un vedīšu uz bērndārzu, bet viennozīmīgi tā ir vieta, kur nodarboties ar biznesu un attīstīt sevi, savu karjeru, jo tur notiek biznesa, tur ir cilvēki, tur ir pirktspēja, tur viss ir. Un beidzot es esmu gatavs tam, teiksim tā. Es jūtu, ka man ir beidzot esmu sagatavots tam, lai es tur būtu, lai es tajā visā varētu nevis tikai eksistēt, bet arī kaut ko izdarīt. Un, jā, man tā Itālija iedeva tādus kaut kādus iekšējus sajūtās apgriezienus, ka es sapratu, ka es gribu lielas lietas darīt savā dzīvē. Ja es esmu izgājis cauri tādiem sūdiem, tas nozīmē, ka es negribu vienkārši eksistēt, ir jāsāk dzīvot. Un es nesaku, ka Latvijā nevar dzīvot, bet ļoti iespējams, ka atkal man jāiziet kaut kāds pieredze, kurus es atkal varu atvest atpakaļ uz Latviju. Tas ir tikai budismā, tev ir jāiziet ārā, jāapskrien apkārt pasaulē, lai atnākt atpakaļ uz tirgus laukumu, no kura tu sāki. Ne jau, lai saprast, ka tirgus laukums ir mainījies, bet lai atdod savu zināšanu, saprast, ka tu esi mainījies. Tātad man ir laiks atkal izskriet lielāku loku. Un, un tādā veidā, tā kā es 2 mēnešus tur biju, izdarīju to, ko es gribēju izdarīt, es tiku iekšā, sakārtot to juridisko pusi, lai es tur būtu. Jo tu vari braukt, vienkārši būt individuāls, kurš vienkārši ņem un kaut ko dara, bet viņiem ir ļoti spēcīgs regulas, ja tev pieķer, ka tu strādā bez licencēm, tu esi real estate, tā kā nekustamā īpašuma cilvēks, kurš nav izgājis apmācības, nav certifikāts un nav zem juridiski kaut kādu uzņēmumu, tad tev tur var uzlikt ļoti liels sods un 10 000 eiro. Un, atkal salikās. Ir kaut kādi cilvēki, latvieši, es tevi iepazīstināšu ar to, tu satiecies ar to, droši tev forša pieredze nāc pie mums, un man bija galvenais tikt iekšā juridiski tajā tirgu, ko es esmu izdarījis, un tagad es gada beigās atkal domāju, turiem braukt, mēģināšu menedžēt starp Latviju un starp Dubaju, teiksim tā, turpināt Latvijas investīcijas un lēnām mēģināt attīstīties Dubajā, jo tev tur neviens negaida, tu tur esi viens no tiem 3,5–4 miljoniem, kas tur ir. Tu esi viens no 20 000 real estate cilvēku. Neviens tev negaida aplastām rokām. Uzsipa plecs, pasaka, jā, forši, tu esi Eiropietis, tev ir baigā pieredze, tu esi 11 gadus biznesā, bet zini, ko vēl ir tādi rindā aiz tevis. Nebūs tulpos. Un arī vēl pirms tevis. Tev neviens negaida. Un tas ir baigais izaicinājums. Es jūtu, ka es tur neesmu komfortā nedzīvoju. Pirmkārt, tas ir dārgs dzīvesveids. Tas entry tickets, lai tur tiktu iekšā, ir dārgs. Bet man dzīve parādījusi, ka ir jākustās. Ja es nedarīšu, es dabūšu atkal pa dubs. Jā, man patīk tas teiciens no vieniem maniem mentoriem, kas saka, ka cilvēkiem liekas, ka mēs gribam komfortablu, mierīgu dzīvi, bet īstenībā tas, ko mēs patiesi gribam, ir pietiekoši daudz to tādu labvēlīgo stresu, kas mūs tā kā dzen visu laiku uz priekšu. Jo tajā komfortā jau, kāds saka, nekas nenotiek. Es pats sev to esmu sapratusi, kad iestājas tāds pilnīgs tāds chill modes, tad iestājas tāds kaut kāds pesimisms un tādas kaut kādas bāžas un viss ir slikti. Ja, tad, kad tu ej tādā patīkamā, ka tev visu laiku ir kaut kāds tāds mērķīts, vismaz maziņš, uz ko tu visu laiku tēmē, tad liekas, ka ir dēļ kā dzīvot, vai ne, kad ir tā kaut kāda virzība un motivācija. Tieši tā, kā man terapeits saka, Ralf, tu negribi mieru, tici man, tu negribi mieru. Tu nezini, kas ir miers. Tu gribi visu laiku kaut kādu savu veidu tādu kontrolētu, bet stresu, kas īstenībā no sākuma es to uzņēmu kā tādu uzbraucienu varbūt, bet īstenībā tā ir taisnība. Jautājums, kas ir miers? Jo arī, paskatoties, pieņemsim uz tādu tīru fiziku, mēs ejam uz sporta zāli, mēs arī radam stresu savam ķermenim, vai ne? Tas ir stress, viņam tur muskuļi stiepjās, bet pēc tam mums ir bonus. Tieši tā, mēs labi jūtamies, labi izskatāmies. Tā kā ir vajadzīgs tas stresiņš. Bet tev ir kaut kāds, vēl paturpinot to Itālijas pieredzi, tev ir kaut kādas sekas, kas no tā tev tā kā vēl, kas
nezinu, tīri fiziskajā pasaulē, ka tu kaut ko nedrīksti dēļ tā, vai emocionāli, gan jau emocionāli kaut kādas. Fiziski absolūti nē. Interesanti, ka tieši cilvēki, es pret visiem esmu godīgs, ka es sāku sadarbības vai kaut ko, tas nav pirmais, ko es uzreiz sāku. Hei, Klau, es esmu izbijis cietumnieks uz papīra, bet tā kā es izstāstu jo otrais vārds cietumnieks. jā, Rauls cietumnieks Gaukšnēs, no sērijas iepazīstamies. Un man arī negribas to tā teikt, tāpēc, ka tas ir tāds nosacīts vārds, jo man jau beigās tā situācija visa beidzās ar to, ka nav pietiekami daudz pierādījumu. 3 gadus viņi man paturēja, čakarēja, kā vien varēja, izdarīja visu maksimāli, kā vien varēja. Vienā brīdī vienkārši tas viss vainagojās ar to, ka tiesa tiek izbeigta, mums nav vairāk pierādījumu, mēs arī vairāk īsti juridiski nevaram turēt tie 3 gadi. Un tā arī viss beidzās. Man tur gan bija vēl viena lieta paralēli šai visai it kā tai naudas izkrāpšanai un atmazgāšanai. Bija vēl viena lieta, kad aizturēšanas brīdī mani tur atspārdi un piekāva 9 policisti, kuri man tā kā mēģināja apcietināt, kuri viņi arī pagriez to visu, kad es esmu viņiem uzbrucis un gandrīz es vēl tur vienu to čalu gandrīz tur piekāvis un nosits. Nu, tas atkal bija uztaisīt maksimāli to problēmas. Tā bija vienīgā tiesa, par kuru mani reāli tiesāja un atzina par vainīgu, ka jā, tik tiešām es esmu mēģinājis piekaut policistu kungu un labi, ka pārējie pieskarēja un to redzēja, un viņi var teikt apliecināt, ka Ralfs ir vainīgs. Un tas bija vienīgais, kur es esmu zaudējis, teiksim tā, bet arī tas nekur neuzrādās. Un fiziskā plānā es esmu godīgs pret visiem, es saviem investoriem pateicu, un viņi pat saka, malacis, mēs tev vēl vairāk cienam, ja tu esi izgājis tādiem sūdiem cauri, tas nozīmē, ka tu kaut ko dzīvē esi gribējis vairāk, un tu esi izdarījis, un visu cieņu, ka tu esi iznācis labāks cilvēks, nekā tu vari būt. Emocionāli es jūtu, kad brīžiem, kad ir lieli izaicinājumi, tīpaši uz kaut kādām atkal naudām, vai uz kaut kādiem projektiem, vai uz kaut kādām iespējām, es varbūt pat esmu pārāk pesimistisks. Es jūtu, ka emocionāli man kaut kur ieslēdzas tas, ka, ja tas skan pārāk labi, skaidrs, ka tas ir kaut kāds metiens apakšā. Es varbūt pārāk pesimistisks esmu brīžos, kur varbūt vajadzētu vairāk paļauties. Daudz kur piedomāju pie tā, ka vai tas nav kaut kāds visuma pārbaudījums, mazais kontroldarbs, jo mums no sākuma uzliek kontroldarbs dzīvi. Un tad tikai apmāca. Nav tā kā skolā, ka apmāca un beigās ir kontroldarbs. Ir kaut kādas tādas lietas, kuras ik pa laikam aizdomājos, un es jūtu, ka man kaut kur ķermenī vēl joprojām ir tā trauma palikusi. Overthinkings ir diezgan spēcīga lieta, ar ko es vēl joprojām, es negribu teikt cīnos, bet sadzīvoju. Jā, tas, ka es pārāk daudz mēģinu analizēt lietas vēl joprojām, dēļ tās pieredzes, mēģinu ielīst iekšā detaļās. Saprast kaut ko, bet šī dzīve nav jāsaprot, šī dzīve ir jāsajūt. Tas ir tas, ko es mēģinu savus laiku atgādināt. Sajūtas, tev ķermenis viss pateiks priekšā nedomā. Jā, tas ir tāds rakstnieks Krievu Vadims Zēlants, un viņam ir, varbūt tu esi lasījis kādu, viņam vairākas grāmatas, ļoti iesaku pilnīgi jebkuram izlasīt, un tur viņš tieši runā par to, ka mums ir mūsu tai dvēselē, kas ir tā iekšējā mūsu balss, ir jāmāk sadraudzēties ar to prātu, jo bieži vien tas prāts pārņem un viņš vada un viņš kontrolē, bet tas nav tas, kurā mums būtu jāklausās, vai ne? Tā ir tā iekšējā balss, kura citiem ir tik klusa vai pat nedzirdama, jo mēs viņu esam tik ļoti tur nospieduši, ka īstenībā tā ir tā balss, kur ir jāklausa, un reizēm būs situācijas mirkļi, kur viņi kaut ko teiks, kas neliksies loģiski, kas neliksies saprotami, kas neliksies, kas neveidos par kaut kādu loģiku, bet tai balsī visvairāk jātic, vai ne, jo tad tas, kas paverās, ir tikpat neloģisks, cik tā balss. Precīzi. Un, kādas ir tavas tagad kaut kādas varbūt pamatvērtības, ar kurām tu ej tālāk dzīvē, ar kurām tu vispār kaut ko dari, vādi savus projektus, lietas, privāto dzīvi un tam līdzīgi? Kas ir tās kaut kādas varbūt 3 pamati? Galvenokārt godīgums, būt godīgam pret sevi, būt godīgam pret visiem citiem. Ja kaut kas nesanāk, vai tu jūti, ka kaut kas nesanāks, vienkārši godīgi pateikt. Lojalitāte, absolūta lojalitāte. Nelēkāt apkārt tikai tāpēc, ka kaut kur varbūt kaut kas šķiet labāks. Un pacietība. Pacietība ir noteikti man viena no vērtībām.
ticēt procesam un ticēt, ka dzīve tev ved tur, kur viņai tev jāved. Tā ir tā uzticēšanās, ko tu gaidi arī no citiem cilvēkiem, ka viņi uzticēsies tev, ka tu viņus nepiečakarēsi un ka gan viņi tev, gan tu viņus. Un tas ir arī savu veidu tas godīgums, kad tas autentisks, tā viennozīmīgi būs tās top, teiksim tā, kurām tad atkal mēs varam aiziet uz, kas ir ģimeniskās vērtības, kas ir mīlestība, kas ir ļoti tāds plašs jēdziens, bet tas pats, jo es uzskatu, ka mīlestība ir cieņa, tātad, ja es ielieku savās vērtībās cieņu, tad tā ir arī mīlestība uzreiz. Es varu nokomentēt to visu tā, lai tas izklausās pareizi pēc grāmatas, un visi saka, malacis, viņš pateica pareizos vārdus, kas būs mīlestība, laime un vēl kaut kas. Bet drīzāk, kas tu esi tad, kad tev neviens neredz? Vai tu esi godīgs, vai tu esi lojāls, un vai tu cieni sevi un citus? Tās varētu būt tās pamatlaikam vērtības, no kurām es gribu operēt un operēju. Un kaut kādi tavi nākamie mērķi, plāni, grāmata noteikti viens? Jā, tas ir burtiski 2 mēnešu jautājums. Patreiz lasa tālāk cilvēks, vēl viens beta lasītājs. Jo kā es teicu, es gribu atstāt savu to veidu, stilu, kā es rakstu. Gramatika, protams, kad es neuzņemos atbildību, neesmu literārs, baigi tur pareizs rakstītājs, bet es noteikti gribu atstāt to savu veidu, lai viņš skan tieši tā, kā es to esmu uzrakstījis. Grāmata, ja mēs runājam tādos kaut kādos tuvākajā periodos, kaut kādos tuvākajā laika periodu nogriezienī, vai mēs runājam tādā globālā, tad, protams, turpināt iesāktos projektus, lai pabarotu gan šo 3D ķermeni, gan arī to 5D, ko es arī patreiz daru. Jūlijas ir mans dzimšanas mēnesis un tie ziedojumi, par un ap ziedojumiem. Patreiz tas vēl aktīvi notiek, kur sadarbojoties ar citiem māksliniekiem, mēs vācam naudu ziedojumiem. Manu dzimšanas dienu ietvarā, tā kā svētku. Turpināt attīstīt gan kā savu šo te versiju, fizisko, gan arī strādāt pie tās savas dvēseles misijas, iet to savu autentisko ceļu. Ja mēs skatāmies globālā mērogā, tur mēs varētu daudz un tīt visu kaut ko komentēt, bet noteikti, kad globāls mērogs ir attīstīt savu 3D versiju, tik ļoti finansiāli neatkarīgi, ka es varu nodarboties tikai vienīgi ar filantropiju. Būvēt, attīstīt infrastruktūras un izglītības iestādes un tā tālāk. Viennozīmīgi dot to pamatu bērniem, jo, ko es redzēju cietumā, visa problēma pamatā ir tas, ka nav izglītības. Nav redzējuši, kā var būt citādāk. Diemžēl. Un tas, ko es gribētu iedot jebkuram tos rīkus, lai viņi var tālāk veidot savu dzīvi. Tev ir kaut kādas par ikdienas pamatlietas, nezinu, rīta, vakara rutīnas vai kaut kādas darbības rituāli, ko tu dari gan priekš savas dvēseles, gan priekš savu fiziskā ķermeņa, ko tu varbūt atkārto, kas ir tev varbūt neizbēgami, lai tu būtu savā tajā resursā? Protams, rīts ir sākot ar mazo rītrosmi. Īsumā ļoti līdzīgi, ko es esmu vienmēr darījis. Es viņu periodiski kaut kur iedodu, atļauju sev padzīvot vienkārši brīvplūsmā. Kaut kur atkal es ielieku sev bišķiņ tādos rāmjos, tad atkal atļauju sev padzīvot brīvplūsmā. Tagad pēdējo pusgadu es esmu diezgan lielā tādā brīvplūsmā padzīvojis. Tagad atkal es sev lieku atpakaļ rāmjos. Man tie rīki ir zināmi jau. Es jaunu abec neizdomāju. Rīta rosme, vismaz 1 treniņš dienā, vai tā ir skriešana, kas ir mana meditācija, lielākā meditācija man skriešana, vai arī fizisks treniņš. Grāmatas palasīšana, vismaz 10-15 lapas vakarā. Paklausīties kādu podcastu, kas man iedos rīkus dzīvot tieši to 3D ķermenīti par biznesu, kas ir vairāk par tādu materiālo pusi. Paklausīties kaut kādus iedvesmojušus cilvēkus, tad varbūt arī paklausīties kaut ko priekš dvēseles, kaut kādas filozofijas un tā tālāk, bet es jūtu, ka man periodiski viņas ir tik daudz, ka man jau sāk veidoties antipātija bišķi. Kad es jau klausos, man jau ir tāds, tā kā sāk kaut kas varbūt jau apnikt, es saprotu, vai tagad mēs vairāk strādājam pie tā 3D ķermeņa, pie tās karjeras un pie vispārējā. Kā būt labāks biznesmenis, kā labāk šito, kā labāk to.
filozofija, psiholoģija, nevis tik ļoti filozofija, nu tādas lietas. Vakars, protams, meditatīva mūzika, vienkārši nomierināties normāli, aiziet gulēt. Vēl joprojām 2,5 gadus es strādāju diezgan cītīgi un diezgan padziļināti ar terapiju kā tādu. Nevis vienkārši psihologs, bet sistemātiski izkārtojumi un kvantu fizika, kas ir vairāk uz tādu meklēt, kur ķermenī ir noslēpta tava trauma, kuru varbūt pat 2 gadu vecam bērnam, kas īstenībā ir pats sākums līdz 6 gadiem. Kur ir tā trauma, kur viņi tev dzīvo, caur ķermeni tu vari noteikt, un tad tu vari uztaisīt, kas ir tas, kuru emociju viņi bloķē vai ierobežo. Ļoti daudz strādāju ar dzimtas karmu. Tādām lietām es tam visam ticu. Un tīru tās lietas, ko varbūt vecākos laikos man senči nevarēja izdarīt, jo nebija tādas iespējas, nebija tādi rīki. Tas jau tāds baigi padziļināts. Es nezinu, vai es tur pat baigi gribu komentēt to visu, bet par tādām arī iepriekšējo dzīvi lietām, lietu sakritībām, kur es esmu ļoti daudz redzējis un nokļuvis tādos momentos, kur es saprotu, kāpēc man dzīve notiek tā, kā viņa notiek. Kāpēc bija tieši Itālija, kāpēc tieši šādi un kāpēc ne citādāk, kāpēc tieši caur darījumu, caur naudu, caur ego, caur cilvēkiem, pat lokācija, kāpēc tieši Itālija, kāpēc nenotika Portugālē vai vēl kaut ko. Bet tas ir baigi tāds dzīves pasākums, kurš atkal negribu pārāk iet, tas tāds pārāk intīms jau ir. Nē, bet tas ir interesanti, jo arī tas, ar ko es strādāju, ir somatika elpošana, kur arī tieši tas ir tas, kāpēc arī visbiežāk cilvēki nāk, jo visas problēmas jau, kā tu saki, ir mūsu ķermenī, un viņas visbiežāk tu pat ar savu prātu nekad mūžā neizdomās, nevienā terapijā neizrisinās, kamēr tu neieies tur tajā zemapziņā un nepaskatīsies dziļāk. Jo es pati to, es arī esmu no tiem cilvēkiem, kurš vienu brīdi ir bijis tajā ritīgi spiritual bubu, kad viss ir tikai tas un šis tas, bet kā tas izskaidrojas šajā pasaulē, fizikā, nezinu. Un tad es vairāk sāku tieši iet to ceļu, kur es gribu saprast, kā tas strādā. Un salikt kaut kā tās abas lietas kopā, jo tagad jau Latvijā vēl tas tā, bet Amerikā ir daudz jau zinātnieki un visi šie pētnieki, kas reāli pierāda faktus, vai ne, caur fiziku, caur kvantu fiziku, caur ķīmiju, bioloģiju un tam līdzīgi, kā visas šīs garīgās lietas strādā. Un tāpatās visu laiku manī kaut kur fonā kaut kāda skepse ir, jo tas, ko mēs neredzam, tu viņu nevar pierādīt, vai ne? Bet tad arvien vairāk un vairāk pašai strādājot ar cilvēkiem, kad man pašai pierādās tās lietas, jo tas, kā es strādāju, parasti ir pirms cilvēks pie manis atnāk, ka man ir tāda speciāla prakse, kurā es eju, kur es satiekos ar tā cilvēku dvēseli un saprotu, kas ir tā problēma, tā īstā problēma, kāpēc viņš pie manis nāk, jo viņš tur aizpild man anketu, viņš pasaka, man tur neiet attiecībās, man depresija, man tur šis, tas. Ok, tās ir tādas fiziskas lietas, vai ne, bet kāpēc? Un viens no tādiem pēdējiem atgadījumiem, kas man atvēra pašai acis, cik tās visas iepriekšējās kaut kādas dzīves un viss šis ir saistīts, ir, ka šajā manā meditācijā pie manis atnāk it kā šis cilvēks, bet viņš izskatās pilnīgi citādāk, vispār neatpazīstami no citas dzīves, un es viņam prasu, kas ir tava lieta, un redzēt, viņš ir izkāmējis, viņš ir dzīvojis ritīgā nabadzībā, viņam visi trūcis. Labi, ok, man nav izskaidrojums, kāpēc tas tā ir, bet tāds viņš ir atnācis. Un pēc tam atnāk pa īstam tas cilvēks pie manis, un es viņam neko no tā nestāstu, jo es nevaru pierādīt, vai ne, tā ir varbūt kaut kāda mana iztēle, un es nevaru uzlikt kaut kādus savus faktus kā taisnību, bet es viņam uzdodu jautājumus, kas ir tavas bailes, no kā tu visvairāk baidies. Un ko viņš man atbild, viņš ir liels uzņēmējs, ar lielas naudas arī grozās, bet ir ļoti dziļa depresija un visādas tur lietas notiek dzīvē. Un ko viņš man atbild, ka viņam ir bailes pazaudēt to visu. Un pasies, ja tu esi iepriekšējā dzīvē dzīvojis kā reāli nabaks, bomzis, visu vienalga tev ir varbūt kaut kādā kara laikā, kur tu visu esi pazaudējis, un tad tagad tu šajā dzīvē apgrozīja ar kaut kādu milzīgu naudu un lietām un visādām, visu šo te materiālo labumu, tad tev ir visu laiku tur kaut kur fonā, kad tev tas var arī nebūt. Bet tu to ar savu prātu nekad mūžā neapzināsies. Un tu domāsi, kāpēc es baidos, man taču viss ir.
Un viss, un kamēr tu neieies šajā zemapziņā pats un neieraudzīsi, ka tā nav tava realitāte, tikmēr tu turpinās dzīvot tajās bailēs. Un tas priekš manis šie momenti ir tādi, ka wow, nu, tas ir īsts, tas eksistē, tas nav kaut kāds izdomājums. Un man patīk arvien vairāk un vairāk sabiedrībā sāk cilvēki to apstiprināt un par to runāt un pierādīt, jo tas ir tāds lauciņš, kur mēs varam spekulēt, vai ne? Kuram tā ir taisnība, kuram nē, kurš tam tic, kurš tam netic un tam līdzīgi. Bet kaut kad es ceru, ka kāds varēs uz kaut kādu datoru kaut ko parādīt pa īstam, lai mūsu šīs acis redz, vai ne? Vai arī varbūt nevajag, ja mēs redzētu, kas te visapkārt notiek. Arī taisnība, tas ir, jo es varētu veselu grāmatu sarakstīt ar 2,5 gadu pieredzi jau, un es turpinu to darīt, un es netaisos apstāties, jo ļoti spēcīgi diktē mūsu šī brīžējo dzīvi, iepriekšējo dzīvi pieredzi, ļoti spēcīgi. Un es atceros, ka es par to Itālijā, būdams apcietinājumā, man ienāca tāda pirmo reizi sajūta, jo es nekad neesmu bijis tur tā baigi dziļi, tur apzināts vai neesmu pat gājis uz to absolūti. Pateicoties Itālijai, tas viss sāka notikt, un ienāca tāda, man pat ir tāds viens pieraksts, ka šajā dzīvē es izdzīvoju iepriekšējo dzīvu karmu, un tajā pašā brīdī veidoju nākamo dzīvi šajā. Un tagad tu tā pēc tam caur to terapiju nonāc, un tu saproti, ok, tevī viss jau tas bija. Tas viss jau ir noticis, arī šī saruna ir notikusi, vienkārši viņa beidzot 3D implementējās. Tas viss jau ir noticis, un es tiešām ticu, ka mūsu dzīves pa lielam jau ir notikušas. Tāpēc ir tās intuīcijas, tāpēc ir tā sajūta, ka es šo zinu, wow, šitas ir kaut kas, tur déjà vu mēs sakam. Ļoti iespējams. Es tieši tāpat, es nevaru to pierādīt, bet tām pieredzēm es pat redzēju, ka pēc man ir bijusi klīniskā nāve tik maziņam. Un tas atkal ir saistīts ar iepriekšējām dzīvēm un ar karmām un ar visu kaut ko tam līdzīgu, un tāpat Itālija un tās pašas visas citas lietas. Un trāgākais tas, ka ja kādreiz tas implementējās pat tur pa mēnešiem, 2, varbūt pa pusgadam, gadam, tad tagad tas implementējas citreiz pa 24 stundām. Un tu vari pateikt kaut ko skaļu, un tas arī, cik ļoti interesanti tev visum signalizē, kad es uzmanīšu, ko tu saki. Tu vari pateikt, paiet 24, pat citreiz 2 stundas paiet, un man vienkārši kaut kas tā kā patērns aiziet, tā, ok, es uzmanīgs. Viņš visu laiku klausās. Absolūti. Jā, ilgi varētu tiešām šitā filozofēt un runāt un iet šitās tēmās, jo viss tas tāds nezināmais jau ir tāds interesants un gribās saprast un zināt, bet varbūt tas arī ir tas mūsu prāts, kuram labāk daudz ko nezināt un vienkārši vai ne? Jo, ja tu zinātu, es neizvilktu no Itālijas procesa ārā tik daudz tādus saucamos blessings, tā kā tās svētības, ja es zinātu, ka tas viss kaut kad beigsies, ka tas viss īstenībā nebūs nemaz tik traki, ka tas var, ka tie 3 gadi, tur pēc tam būs šī, tas būs tas, un es sēdētu un gaidītu tā, vēl gads, labi, bet tagad tev visu laiku tevi čakarē, advokāts nāk un tevi čakarē, visi tevi čakarē, tu vispār neko nesaproti. Tas ir tas pats labākais, kas var būt. Ja mēs zinātu jau to iznākumu, nebūtu tad jēga šitam visam vispār muļķoties šito visu. Jā, īstenībā kreizīs tā domāju, cik lielam spēkam ir jābūt, lai tam iziet cauri un pēc tam turpināt to dzīvi un tik viegli par to runāt un dalītos un tomēr. Laikam kaut kāda misija ir iedot. Un galvenais, kad pats interesantākais, ka tas viss manī nepaceļ kaut kādu ego. Es neuzskatu, ka es esmu īpašāks par citiem. Tagad nav tā, ka es tur tagad, es esmu foršāks, stilīgāks, jūtīgāks kā citi, absolūti nē. Vēl joprojām tieši tāds pats. Tieši tāpat velku bikses, dzeru ūdeni, ēdu lašmaizītes un maksāju rēķinus kā visi citi. Un elpoju gaisu tieši tāpat kā visi citi. Varbūt pat man ir grūtāk dažbrīd, jo īstenībā, tad, kad tu vairāk sāc jūs sevis, sāc saklausīt to dvēseli un visu, tā ir liela atbildība. Es citreiz varbūt gribētu būt trulāks pa dzīvi, tādos ļoti izteiktos brīžos, emocionālos trulāks un es nezinātu kaut ko, varbūt ne tik apzinātu prātu. Vienkārši nezinu, varbūt es nelietu alkoholu 8 gadus, nelietoju tabaku, neko tam līdzīgi vispār. Citreiz varbūt gribētos, pat nevis gribētu, bet liekas, būtu forši vienkārši varbūt piedzerties un aizmirsties, bet es nevaru. Es pat negribu, man pat neceļās roku, man tāds sajūta, sapratu, ir jāiziet šitam cauri un jāizvēl kaut kas labs no šitā visā ārā. Jā.
Mums tagad podkāstā sākas tāds jauna rubrika, kur tu, nezinot, kas būs nākamais viesis, pajautāsi uz noslēgumu vienu jautājumu, uz kuru tad viņš atbildēs pēc tam, viņš vai viņa atbildēs pēc tam nākamajā epizodē. Wow! Lai tas cilvēks nosauc vienu patiesību, ko viņam ir kāds teicis, un vienus melus, ko kāds ir teicis, kas izvērtās, ka tie ir tā kā meli. Kaut kādas tādas divas dzīves patiesības, kurā vienā viņš noticēja, un otrē viņš tā kā nenoticēja un pierādīja pretējo. Wow. Šis būs challenging. Labi, es tev teikšu milzīgi paldies. Šī saruna tiešām bija vērtīga, manuprāt. Ne tikai man, bet es ceru, ka arī tiem, kas mums klausīsies. Un, jā, paldies, ka tu veltīji savu laiku, ka tu biji, ka tu dalies, ka tu turpini spīdēt un nest savu gaismu un ziedot un darīties un tik daudz visu kaut ko darīt no sirds un arī ar savu podkāstu turpināt iedvesmot cilvēkus un jā, lai top, lai tev izdodas vēl vairāk un vēl vairāk ausis un acis tevi saredz un sadzird. Paldies arī tev, ka tu uzaicināji. Paldies tev arī par tavu podkāstu. Es speciāli neklausījos nevienu epizodu līdz šim. Es iesāku ar Kasparu Zlidni, jo man viņš ļoti kā cilvēks simpatizēja un man viņa bijusi epizode. Un es domāju, nē, Ralf izslēdz, pēc tam pats atnāks, jo es negribu iespēdoties. Jā, tā ir. Jā. Tā kā paldies tev arī par to, ko tu dari. Un, jā. Es ļoti labi atceros, kā man pirmo reizi uzrakstīja pēc viesistabas vienas no epizodēm par to, ka tu klausies un ka tev patīk. Forši tas ir tas atbalsts, kas ir tik ļoti īstenībā nenovērtējams, ka kādam rezonē tas viss. Bet es īstenībā arī paskatījos, kad es pirmo reizi tev rakstīju, un es domāju, es tur biju pilnīgi cits cilvēks, pilnīgā citā dzīves situācijā un stāvoklī, un cik daudz īstenībā kaut kādi pusotrs vai pat 2 gadi jau tagad ir divi noteikti jā, ir pagājuši. Un cik daudz, kas ir tiešām noticis. Un es tajā mirklī nekad mūžā neiedomātos, ka mēs te sēdēsim vai ne, un man būs kaut kāds mans projekts un tam līdzīgi. Tā kā tas arī tāds maģisks moments, kur kaut kā jau tās sēkliņas ir sējušās vai ne, kur man dzīve rāda, ka hei, varbūt ar šo cilvēku tev tur jāpaskatās, jāparunā. Un, jā, tā dzīve ir arvien vairāk un vairāk pārliecinās, cik vienkārši maģiski lietas notiek un saliekās. Viss jau ir noticis tikai lēnām, tas viss atverās 3D. Tas ir jāsaprot, to es sapratu arī savās terapijās, kad viens tu vari apziņā, smalkajā plānā nereāli uztaisīt kaut kādu izrāvienu, bet atceries, ka šeit, šitam te, viss notiek lēnāk. Jā, paldies tev vēlreiz un paldies visiem, kas mūs skatījās. Tiekamies nākamajā epizodē. Atā. Paldies.